Mans vārds ir Ričards Senčenko, pārstāvu hokeja klubu Viking. Ričards Senčenko! Papildu laiks uz Senčenko. Senčenko ieslēdz raķetes, tiek garām vienam otram un arī pārspēj! Ar hokeju jau nodarbojos no bērnības, spēlēju junioros līdz 16-17 gadiem, bet biju vārdsargs un pēc tam vajadzēja iet karjeras ceļu, ja, un profesionāli hokeju vairāk sapratu, ka nevarēšu uzspēlēt, par cik izmācījos un sāku jau savu karjeru, sapratu, ka vajag atrast hobiju un atgriezos atpakaļ pie hokeja un tagad jau pirmā sezona Vikingos būs jau galā. Jā, bet bieži tā negadās. Kas pa metienu turpat no iemetiem? Un mēs atkal palaid garām, un tas ir Senčenko, kas gūst savus otros vārdus. Laukuma spēlētājiem ir tas spēles laiks, ja, un es sapratu, ka es arī gribu iemest. Es negribu vairāk tikai stāvēt vārtos, bet es jau gribu pamainīt kaut ko un dažādot. Un tā vēlme būt par laukuma spēlētāju arī bija, kamēr es biju junioros. Patreiz sapratu, ka es gribu pamēģināt kaut ko savādāku. Doma par entuziastiem jau bija diezgan ilgi, tāpēc, kad arī sociālos tīklos esat aktīvi, un tas arī uzrunā, kad tā līga ir ļoti labi organizēta un tiešām tur sajusties kā profesionāls spēlētājs. Tad es caur kolēģiem darbā sapratu, kad viņi arī spēlē Vikingos, un tad es pajautāju, var atnākt uz treniņiem, un tad Vikingi man paņēma savā paspārnē, un tagad jau aktīvi Vikingoju. 2025. gada sezona, 8. divīzijas čempioni, hokeja komanda Vikingi! Spēles laikā es vienmēr ļoti uzmundrinu komandas biedrus, un arī pat, ja mēs ielaižam vai ir kaut kāda neveikla situācija uz ledus, es mēģinu atbalstīt un pacelāt komandu. Noteikti arī no pieredzes varu palīdzēt spēlētājiem noskaņoties mentāli pirms spēlēm, uzmundrināt un nebūt tas, kas tā es lieku hausu, bet tieši otrādāk tādu mierinošu sajūtu uztaisīt uz soliņu. Pirms entuziasta hokeja tev ir kā tavs šaurais draugu pulciņš, un varbūt tā sociālā dzīve arī nav tik ļoti attīstīta, jo tu esi laiku darbā un nav laika varbūt veltīt arī draugiem. Tagad sākot entuziasta hokeju, protams, tev ir jauni paziņas, jauni kontakti, jauni draugi, un katru dienu pamosties no rīta, un tev ir tāds pacelāts noskaņojums, jo vakarā ir hokejs, jāiet spēlēt, un tas arī ietekmē tavu ikdienu, jo tu tā kā gaidi to laiku un gaidi, kad satiksi čaļus un uzspēlēsiet hokeju.